Šis būs ģenerālais lasījums svariem. Atceries, ka šis nav personīgais lasījums, tāpēc ne viss ar tevi var rezonēties. Tāpēc noskaties arī savas mēnesis un ascendanta zīmes lasījuma video. Šie video būs pēc tam publicēti manā YouTube. Bet šajā brīdī, svari, septembris, saules mēnesis, ascendanta zīmes pārstāvji, svaru zīmes, svariem. Kas jūs sagaida septembra mēnesī? Svaru zīmes pārstāvju septembris. Ko jums sola septembrī? Grūtības kaut ko izlemt, iekšējas domstarpības, nezinām varbūt kā rīkoties, saistībā varbūt ar ģimenes lietām, ar stabilitāti, ar mantu. Svari, ļoti labi. Šobrīd tavā dzīvē, teiksim tā, varbūt veicās, varbūt viss izdodās, viss ir ļoti gludi. Kādam no jums ļoti liktenīgi dzīvi šajā brīdī. Vai nu tas ir attiecības, vai darba jautājumi, vai saistīts ar jums tuviem cilvēkiem. Vienalga, bet laimes ratas griežās. Šeit ir labās un sliktās lietas, bet vairāk jau mēs ejam uz to, ka mēs skatāmies uz pasauli pozitīvi, tad lai mums arī ir tikai pozitīvas lietas mums apkārt. Tavs izaicinājums, būt skaidram savās domās, saprast, kāds ir mērķis, uz kuru pusi doties un varbūt būt bišķiņ iecietīgākam pret sev tuviem cilvēkiem. Jo ir pārmaiņas, negaidītas pārmaiņas būs saistībā ar stabilitāti, ar ģimeni, ar ļoti tuviem cilvēkiem. Varbūt kāds var izrādīties izmanto tevi saviem nolūkiem, tāpēc tavs izaicinājums ir būt stingri, pateikt savu viedokli, un varbūt, ja kāds tev kaut ko lūdz, tad tu skaidri apzinies savas robežas un neatdod savu pēdējo, piemēram, vai tikai palīdzēt, jo, beidz, viņš taču ir mans radinieks, taču viņam var palīdzēt. Apzinies savas robežas un neatdod savu pēdējo, piemēram, vai tikai palīdzēt, jo, beidz, viņš taču ir mans radinieks, taču viņam var palīdzēt, Bet ja tas radiniekam, ja tu tam radiniekam jau pavisam citā līmenī, svari tev tiešām septembrī gaidāms ļoti, es pat teikšu patīkams pārmaiņas saistībā ar ģimeni, Vai kādam no jums bērniņš piedzims, vai bērniņš grib ienākt, vai teiksim tā, tiešām ļoti, ļoti pozitīva enerģija, turpina tādā pašā garā ar prieku savu harmoniju un enerģiju virzīties uz to, kas tev ir stabilitāte un drošība. Pagātne, kas attālinās, izaicinājumi, šķēršļi, pārbaudījumi, domstarpības ar citiem cilvēkiem, tas viss ir aiz muguras, jo izstāsta, ka tu kaut ko jau esi sev izcīnījis. Tavas cerības, sapņi un vēlmes ir jauni radošie projekti, jaunas mīlestības piedāvājumi, attiecības, randiņi, kaut kas tāds, kas tev tiešām nāks un darīs šo prieku, Tiešām šeit var būt sajūta, ka ģimene ir gaidāms pieaugums. Vai arī pieaugums savās sajūtās, vai tiešām liktenīgi šie likteņu pieņemtie lēmumi. Bet šeit izaicinājums ir skaidri saprast un redzēt, kas ir tālāk jādara. Ļoti tuvu nākotne, mēnesis kāds, Protams, nāks bailes, bāžas, uztraukums. Tas ir tavs tests. Tas ir tavs tests, redzēt skaidri cauri visām ēnām, visām tumšajām pusēm, lai spētu virzīties uz priekšu. Jo šeit ir ticība un cerība zīmēm no augšas. Tā kā uzticēšanās un paļaušanās, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek. Un, tavs uzdevums ir redzēt skaidri cauri visām ilūzijām, cauri visiem šiem zemapziņas blokiem. Un tiešām kaut kā soli pa solim virzīties uz savu mērķi tālāk uz priekšu.
iekšējie faktori, augstā priesteriene, tu kaut ko ļoti labi apzinies, kaut kas tev top skaidrs, man liekas, ka tu ļoti vadies pēc savas intuīcijas un tiešām redzi cauri cilvēkiem, cauri lietām, cauri visam, un tu apzinies, kurā virzienā tev ir jāiet un kas tev ir jādara. Ļoti labi. Ļoti labas kārtas. Ārējie faktori, muļķis, ja? Pavisam jauns sākums. Kādam no jums jauns darbs, jauna ģimenes dzīve, jaunas attiecības, jauna tiešām fantastisks sākums, un viss, ko kārtis tev saka, ir paļauties un uzticēties. Tev jau ir 1, 2, 3, 4 veci arkāni, tev ir visam augstākais atbalsts. Visam tevi vāda, tev vajag tikai paļauties un uzticēties, jo tu, protams, ka būs bailes par to, ka ir pavisam kaut kādas jaunas lietas jāuzsāk. Nebaidies. Tev ir jāsaglabā skaidrs redzējums, jātic savai intuīcijai un jāsaglabā pozitīvas un labas domas. Tavas bailes, bailes izvēlēties nepareizo, bailes kļūdīties, bailes no tā, ka tiešām ir tik daudz izvēles, ko darīt, kā rīkoties, kā virzīties uz priekšu. Tāpēc mums ir jāatcerās, uz ko mēs liekam fokusu. Ja? Varbūt ģimene prasīs no tevis ļoti daudz ko, bet tu liec sevi pirmajā vietā un spēj pateikt nē. Spēj pateikt lietām nē, ja tu jūti un zini, ka tas neatbilst tev. Un galā iznākums, ļoti skaisti, svarīgi, mīļie, superīgi, brīnišķīgi, panākumi, izdošanās, laime, harmonija, viss veicās, viss sanāk, panākumi, fantastiski. Tiešām tik ļoti labs un spēcīgs lasījums. Neļauj savām bailēm stāties tev pretī. Izsver visus par un pret, saglabā skaidru redzējumu, uz kuriem tev ir jādod. Paļaujies, uzticies, seko savai sirdī, seko savām emocijām. Un par cik tavs izaicinājums ir zobenu karaliene, šī vienīgā zobenu kārts, tad tev vajadzētu ieaicināt bišķiņu prātu, nevis paļauties emocijām, klausīt intuīciju, bet nepaļauties emocijām, saglabājot savu skaidro redzējumu un iesaistot prātu, kas būtu tev pats labākais, ko izvēlēties, uz kuru pusi iet un kādā ceļā doties. Un ja kādam šeit ir par ģimeni saistīts, tad laime, harmonija, kāzas, svinības, bērni, jauns sākums. Protams, ir bailes, bet mēs tās bailes dzēšam visas ārā, uzticamies, paļaujamies un dzīvojam skaisti, laimīgi, priecājamies. Paldies, lai tev brīnišķīga šī diena, ceru, ka tev kaut kas